BNI ir organizācija uzņēmējiem, kur tīkloties, kur satikt vienam otru, kur gūt pozitīvas emocijas, galvenokārt, kur tikt pie jauna biznesa, pie izaugsmas, personīgās izaugsmas. Tātad BNI ir viss par un ap izaugsmu, attīstību. BNI īstenībā ir biznesa tīklošanas organizācija, kur cilvēki var ieteikt viens otru, sadarboties viens ar otru, veidot attiecības. BNI ir jaunas iespējas tavam biznesam. BNI ir milzīga pārdošanas komanda tavam biznesam, un BNI ir vairāk piķis tavam biznesam. BNI ir kultūra, BNI ir kontakti, BNI ir izaugsme, BNI ir draugi, BNI ir bizness. BNI ir tā kā filma. BNI nevar izstāstīt. Katram BNI ir kaut kas cits. Man tie ir interesanti. 5 gadi bijuši, un es nedomāju apstāties. Kā jebkas šajā dzīvē, arī jaunas grupas tapšana ir absolūti atkarīga no līderības, no tiem cilvēkiem, kas vēlas to darīt, veido šīs grupas. Kaut kāda daļa ir zināšanas prasmes, bet tā, kā arī daudz kur citur dzīvē, ir mazākā daļa. Visa atslēga principā ir tādā aizrautībā, deksmē un tādā tā kā apņemties un izdarīt, attieksmē būtībā, disciplīnā. Jau tur augšā kāds jau lika mūs kopā, lai mēs šeit sēdētu ar tevīm uz doto brīdi. Un tas notika 26. aprīlī. Es vienkārši atceros to datumu, jo es par to vairāk kārtēji domāju. Mēs atbraucām uz Jūrmāla hotela Spa, kas ir viena no mūsu mīļākajām atpūtas vietām, un vienkārši baudījām spā tur procedūras. Un viņi man saka, klausies, man ir doma taisīt vēl vienu BNI grupu. Vai tu man piebiedrotos, vai tu nāks ar mani? Un es esmu tāds jesmeni visu laiku, es saku, jā. Un principā zvanīju Irēnai, saku, Irēnā, es redzēju, kad ir sludinājums, kad ir Jupes džinsu grupa. Man kā mārketinga cilvēkam ļoti iepatikās nosaukums un tas stāsts. Džinsu grupa. Es teicu, Irēnai, es gribētu pamēģināt par vēstnieku. Maijā mēs sākām tikties mēs sākām tikties Zoomā. Un pirmā klātienes tikšanās bija augustā. Es kā šodien atceros, bija ļoti karsta diena. Ļoti karsta diena, bija kaut 35 grādi, man liekas. Svētdien rītā, kad bija kā šaumaļā, un likās, ka sirds apstāsies aizbraucot uz Vērhausu. Tur bija kondicionieri un telpas vēsīs, bet pirmā tikšanās bija augusta beigās. Jā. Pirmo reizi bija iestājies BNI pirms, manuprāt, kādiem 8 gadiem. Toreiz es biju jauns. Es iestājos grupā, CAP, man liekas, toreiz dibināju. Un es tur iestājos, gāju, un vienā mirklī es sapratu, ka tas nav man. Jo man likās, ka es esmu gudrāks par visiem. Teikt, ir pagājuši 8 gadi. Un es uzskatu, ka BNI ir vajadzīgs man, lai attīstītu manu biznesu. Tāpēc es esmu iestājies BNI, un tā arī esmu nonācis līdz BNI. Un, ja mēs skatāmies BNI Jufes kontekstā, tad šajā grupā es esmu pirmais biedrs, un es šeit esmu pirmais biedrs, jo nevienā citā grupā man neņēma. Un man atlika noticēt Irēnai, noticēt Baibai un pievienoties Jufes grupai. Protams, ka pakāpeniski mums pieteicās Jolanta, kas arī ļoti palīdzēja ar savu klātesamību, ar saviem kontaktiem, ar saviem sakariem. Patiesībā mans mērķis bija nākt par vēstnieku, nevis par direktoru. Pēc tam, pēc tādas ilgākas padomāšanas, es teicu jā arī šim solim. Protams, saliekot stratēģiski, ko es gribu vai negribu dzīvē darīt. Tas, ko es vēlos vēlēt ikvienam no biedriem, galvenais izturību un ticību tai savai grupai, jo pakalpojumi mums katram ir dažādi. Cits saņems biznesu ātrāk, cits vēlāk, bet galvenais nezaudējiet ticību, esat pamanāmi, esat uzticami, un tad jums nāks atpakaļ nauda, un tad arī jūsu biznesa augs. Tā kā iesim kopā pretī mērķim, un es ticu, ka mums reāli izdosies. Nepazaudēt to mīļumu un deksmi, kas ir šai grupai,
tāda tiešām saliedēta grupa, kura bija gatava jau tīklot un sniegt viens otram biznesu bez BNI sistēmas. Jo BNI sistēma, principā, pieslēgta grupa ir tikai atklāšanas dienā. Ja? Un man tik ļoti patika, ka tas givers gain, ka nav svarīgi, ja? Bet ka mēs te esam, mēs to darām. Ja tu nebūsi aktīvs un pats nedarbosies, netiksies, nepiedalīsies klātienes un neklātienes tikšanās un tā tālāk, tad nekas nebūs. Ja, pašam ir jābūt aktīvam, pašam ir jāgrib. Ir jāsaprot, ka šeit mēs vairāk nākam dot nekā ņemt. Un tad, kad mēs dosim, tā ņemšana pati nāks organiski. Un saprast, ka šis ir biznesa klubs, kad jau tu būsi pamanāmāks, nebaidīties no amatiem, baudīt ar pilnu krūti, baudīt visu, ko šī organizācija ir izdomājusi vai ne un piedāvā. Tās ir mācības, tie ir visādi pasākumi, tie ir interešu klubi. Nu, tā. Jo es tā darīju, un es esmu ieguvusi ļoti daudz. Tieši tāpēc arī es šeit sēžu. Es novēlu, lai tas dzīves prieks un tas spars ir visu laiku, lai tā ambīcija ir, lai ir vēlme augt, vienalga kā. Izmērā augt, kvalitātē augt, naudā augt, vienalga kā, jo katram ir vajadzīga izaugsme. Un tas dzen uz priekšu. Un lai visiem ir forši un jautri, jo tas ir superīgs piedzīvojums, kas taupa laiku, nes naudu, sniedz prieku, jo es esmu par dzīves baudīšanu. Un esmu par to, ka jāstrādā tā, lai ir forši. Tieši tāpēc es novēlu BNI UFES izbaudīt šo unikalitāti, kāda grupa ir patreiz, priecāties par to, novērtēt tos cilvēkus, kas ir šeit, jo neatkarīgi no tā, kur dzīve katru no mums vedīs, šeit tapušās draudzības, partnerības un attiecības dzīvos gadu desmitiem un vēl ilgāk. Jā.